Par dažiem aspektiem, par ko es gribēju parunāt, tas tā kā vairāk ir skatoties no ārpuses uz Latviju. Ir patiešām patīkami redzēt to, ka šī te virzība uz e-prasmu ieviešanu notiek, ka viņi notiek sistemātiski un jau sen. Un, ja es skatos tā no Microsoft globālā viedokļa, tad tā situācija kopēji šeit Latvijā, viņa nav ļoti slikta. Ja? Lai gan, ja mēs skatāmies tos mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspējas rādītājus, tad šeit vēl ir tiešām daudz ko darīt. Skatoties no tādas ilgtermiņa attīstības perspektīvas, tomēr Microsoft viedoklis vēl joprojām ir, un tas viens no pamatu uzsvariem ir vēršanās pie jauniešu auditorijas, jo, skatāmies mēs kā gribam, globālie konsultantu uzņēmumi par to runā jau vairākus gadus, arī Eiropas Savienība to ir savos pētījumos atzinusi, ka aptuveni 90% no jebkura veida darba vietām tādā vai lielākā mērā ir atkarīgi no tā, vai mēs zinām vai nezinām šīs te informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Līdz ar to, lai panāktu to, ka mums vispār ir kas strādā, ja mums tomēr ir jāinvestē tas, lai jaunieši mums apgūtu šīs zināšanas un būtu spējīgi saprast, ko tad darīt šajā modernajā pasaulē. Un tāpēc tas, ko dara Microsoft no savas puses, mums arī virkne programmu. Nākošo 3 gadu laikā mēs plānojam investēt apmēram $75 miljonu globālā mērogā dažāda veida jauniešu izglītības projektu atbalstīšanā. Un šajā jomā, var skatīties tā kā mazliet kritiski par to, ka mēs it kā varētu mēģināt visus kā vienu jauniešus padarīt par datorzinību speciālistiem. Bet uzreiz atrunāšos, ka tas nav pašmērķis. Mēs vēlamies piesaistīt jauniešus, lai viņi studētu šīs datorzinības. Un, protams, ka tāda vēlme mums kā industrijas pārstāvjiem būtu, lai viņi arī kļūst par industrijas darbiniekiem. Bet atgriežoties pie tā paša skaitļa, 90% darba vietu būs šīs zināšanas vajadzīgas. Un ja jaunietis kaut kādā savā attīstības posmā, vienalga, vai tā ir 3. klase, vai 5. klase, vai 7. klase, viņš būs saskāries ar šīm zināšanām, viņam profesionāls skolotājs būs pastāstījis, ko tas nozīmē, viņam būs vieglāk uztvert to, kā šīs jaunās modernās tehnoloģijas strādā. Tāpēc tas ir viens no tādiem globāliem programmatiskiem punktiem mūsu darbībā, šī UseSpark programma, kuras ietvaros mēs investējam datorzinību apmācībā. Otrs iemesls, protams, ir tas, kā es jau te pieskāros, informācija komunikācijas tehnoloģija ir pievilcīga no tā viedokļa, ka viņa ir, es subjektīvi teikšu, jo viņā esmu pavadījis visu mūžu ļoti interesanta, jo viņi iet cauri visām nozarēm, kā mēs jau šeit runājām. Ja, informācija komunikācija tehnoloģija speciālists var strādāt izglītībā, viņš var strādāt veselības aizsardzībā, viņš var strādāt šeit LVRTC televīzijas tornī, skatīties uz pasauli no augšas. Tās iespējas ir visdažādākās. Bet interesantā kārtā, ja mēs redzam to, ka nepārtraukti pietrūkst šo speciālistu. Ja mūsu augstu godājamais ekonomikas ministrs Ašrādena kungs nesen intervijā ir teicis, ka, ja nekas nemainīsies tuvākajos gados, 17,000 humanitāro zinātņu programmu absolventiem būs problēmas atrast darbu, bet tai pašā laikā trūks aptuveni 14,000 informācijas tehnoloģiju speciālistu un inženieru. Ja, viņš runā konkrēti pa Latviju. Cipari, es teiktu, pietiekami iespaidīgi, ja mēs paskatāmies globāli uz šiem skaitļiem, tad viņi ir mērāmi vairākos miljonos patiesībā. Un tas ir vēl viens veids, kā arī Eiropas līmenī mēs cenšamies cīnīties ar jauniešu nodarbinātības problēmām, jo mēs redzam, ka augstākās izglītības iestādes masveidā mums producē humanitāro zinātņu speciālistus, kas pats par sevi nav slikts, tā teikt, produkts. Bet ja viņu ir vienkārši par daudz un viņi mums kļūst par bezdarbniekiem, un šie skaitļi arī ir diezgan ievērojami, ja mēs par to runājam jau pagājušajā gadā šai pasākumā, ap 20–25% jauniešu bezdarbnieku, ja, tad šeit ir reāla iespēja, kolēģi.
mācieties informācijas tehnoloģijas, jums būs pavisam citas iespējas. Un to mums parāda arī aptauju rezultāti, ko mēs veicām šeit pat Latvijā kopā ar Liktu. Mums bija pasākums, kas saucās Programmē savai nākotnē. Šī projekta ietvaros atbildēja vietējie uzņēmēji, un visi kā viens, 100% no respondentiem atzina, ka prasme izmantot dažādus internetu servisus ir nepieciešama visiem jaunajiem darbiniekiem. Zināšanas par drošu datoru un internetu izmantošanu arī ir vajadzīgas visiem jaunajiem darbiniekiem, un 74% sanāk, ka ir nepieciešams šīs zināšanas darbam ar Microsoft Office programmatūru. Tā kā šīs lietas arī darba devēji novērtē. Un kas ir atkal tāds mazliet nepatīkams aspekts, ko šī mūsu aptauja parādīja, ka pēdējo 3 gadu laikā 61% uzņēmumu ir uzņēmuši pie sevis darbā jauniešus, kas nāk, tā varētu teikt, no skolas sola. Un, diemžēl, 73% no šiem jauniešiem arī 3 gadu laikā ir šķīrušies no šiem jaunajiem uzņēmumiem. Dēļ tā, ka viņu sagatavotība, viņu prasmes un zināšanas, diemžēl, nav atbildušas darba devēju vēlmēm. Tā kā šī statistika ir tāda, divpusēja. Vēl viena lieta, ar ko Microsoft pievērš uzmanību globālā mērogā, ir mūsu dzimuma līdzsvars mūsu IT nozarē. Un jāsaka, ka šeit šī tēma var būt pietiekami pretrunīga un sarežģīta, bet pēc aprēķiniem skatoties, ja Eiropas līmenī mēs spētu panākt, palielināt šo sieviešu īpatsvaru informācijas tehnoloģiju nozarē, tad Grand Coalition for Digital Jobs aprēķina rāda, ka tam vajadzētu pacelt Eiropas kopējo IKP par aptuveni 9 miljārdiem eiro. Pietiekami iespaidīgs skaitlis, es gribētu teikt. Tā kā šis ir tāds interesants aspekts, ar kuru man pašam nācās saskārties vēl nesen. 2 nedēļas atpakaļ, ja nemaldos, mums bija apbalvošana olimpiešiem programmēšanas. Un no 71 dalībnieka mums bija tikai 3 dāmas, 3 jaunkundzes. Un jāsaka tā, ka šai ziņā, es gribētu teikt, ka man laikam Microsoftā ir patiešām noveicies, jo mums no kopējā kolektīva aptuveni puse ir dāmas un puse ir kungi. Un tas noteikti dod, pilnīgi citu dinamiku tajā brīdī, kad mums ir jāpieņem lēmumi, kad mums ir jāizdomā kaut kas jauns un jārada kaut kas patiešām interesants un jauks. Tā kā šajos ietvaros es gribētu teikt, ka es varētu vēlēt visiem mūsu partneriem skatīties šajā virzienā, un no mūsu puses gribētu painformēt, ka sakarā ar, tā teikt, piesienoties pie 8. marta, pie Starptautiskās sieviešu dienas, tad Microsoft nāk klajā ar iniciatīvu par meiteņu iesaistīšanu informāciju tehnoloģiju nozarē. Un no savas puses, tas, ko mēs darīsim vēl 30. martā, mums būs speciāls pasākums šajā jomā, kur mēs parādīsim to, kā meitenes mācās programmēt Latvijā, un mēģināsim šo iniciatīvu attīstīt tālāk un dot iespēju arī daļajam dzimumam nākt šajā nozarē, kas visu laiku diez kāpēc tiek uzskatīts par tādu ļoti vīrišķīgu. Paldies! Paldies Eglīša kungam!